iepriekš ziņojām par pazudušo programmētāju Vladislavu, kura meklēšanai sociālajos tīklos Draugiem LV un Facebook.com tika izveidotas īpašas lapas. Vladislava darba devējs atzīst daļai savu vainu, bet no plašākiem komentāriem atsakās. Pateicoties sabiedrības lielajai atsaucībai interneta vidē, Vladislavs ir atrasts. Jauns latviešu ticējums vēst, ja programmētājs ir darbā jau 9 no rīta, tad viņš tur ir pavadījis visu nakti. Vai tiešām programmētāji ir tik čakli, kā mums liekas, un kas īsti notiek šo ģēniju galvās? Mums ir izdevies pierunāt Vladislavu pastāstīt, kas notika īstenībā. Почему я пропал? Я скажу вам почему. Но никаких тайн я вам, вероятно, не раскрою. Мне предложили работу, и это были хорошие деньги. Видите ли, я уже работал над одним из проектов. В один момент я понял, что 2 проекта невозможно довести до конца. Я запаниковал. Вы не пытались разрешить эту ситуацию с работодателем? Но что бы я ему объяснил, что бы я сказал? Какой смысл? Ведь там была не только разработка веб-сайтов, но и дизайн. А я не программист и дизайнер в одном лице. Diemžēl Vladislavs ir tikai viens no daudziem neveiksmīgas sadarbības piemēriem. Ne tikai programmētājiem ir jāapzinās, ka viņi nevar būt 3 vienā, bet arī darba devējiem ir jāsaprot nepieciešamie resursu ieguldījumi. Ne viss ir tik vienkārši, kā tas izskatās.